neatbalstīšot. Vēl viens strīdu iemesls Reformu partijas biedrs Daniels Pāvļots ekonomikas ministra amatā. Aizkulisēs tiek runāts, ka citas partijas nevēlas viņa palikšanu šajā krēslā. Politiķi cer, ka balsojums Saeimā par nākamo valdību varētu notikt jau nākamnedēļ, tomēr pagaidām notiek cīņa par amatiem. Ko no nākamās valdības vēlas sagaidīt arotbiedrības, kādas ir galvenās prasības? Uz sarunu šorīt esam aicinājuši divu aktīvāko arotbiedrību pārstāvis Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku priekšsēdētāja vietnieku Jānu Krastiņu un veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības vadītāju Valdi Keri. Labrīt! 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 Veselība un izglītība. Kas šobrīd ir veselības nozares galvenā problēma? Kerkungs. Galvenā problēma ir finansējuma trūkums. Mūsu veselības aprūpe saņem aptuveni 2 reizes mazāk naudas nekā vidēji Eiropas Savienības valstīs tiek praktizēts, un līdz ar to šis deficīts ļoti smagi izpaužās visās veselības aprūpes jomās. Ko jūs sagaidāt, kādā veidā šo jūsu problēmu varētu vai vajadzētu risināt nākamajai valdībai? Vispirms ir jāmainās valdības attieksmē pret cilvēku dzīvību un veselību. Kā minimums mēs sagaidām, ka beidzot valdība šo jomu uztvers kā prioritāti, un viņas finansēšanu, investīcijas šī jomā veiks atbilstoši labai starptautiskajai praksē. Bet prioritāte varbūt tā ir, jo jautājums varbūt ir tikai vienīgi līdzekļu trūkums. Kuri darbi liecinātu? Eiropas Savienībā valdības prioritātes mēra atkarībā no valdības investīcijām nozarē. Tiklīdz tas izpaudīsies Latvijas valdības darbā, mēs teiksim, jā, ledus ir sakustējies. Pagaidām, diemžēl, tāda pazīme nav. Līdzīgs jautājums arī Krastiņa kungam. Kas, jūsuprāt, šobrīd ir tā galvenā problēma tieši izglītības nozarē? Pirmais, mēs domājam, ka vismaz šī valdība izvirzīs kā prioritāti izglītību, un līdz ar to arī atrisinās varbūt vairākas problēmas. Viena no šīm problēmām būtu izglītības sistēmas finansēšana pašreizajā momentā, jo ir ļoti liela diference starp mazām lauku skolām un lielajām skolām, jo atalgojuma ziņā tā ir pirmā problēma. Otrā problēma tās ir mazo lauku skolu problēma, kur praktiski pēc valdības deklarācijas iepriekšējās jau vajadzēja atrisināt šogad janvāra, nevis tas atvainojas septembra mēnesī vajadzētu atrisināt. Tad ir jautājums arī par to, ka mēs gribam, lai būtu pedagoģu darba algas paaugstināšanas grafiks un izdienas pensijas 3 pedagoģu kategorijām. Bet vai tas ir tikai finansējums vai arī tomēr kādas struktūrāls pārmaiņas, par kurām ļoti daudz runāts tieši pēdējās valdības laikā? Es domāju, ka struktūrālās pārmaiņas visu laiku iet, mazās lauku skolas visu laiku veras ciet, ja? Tikai tāpēc vien, ka valdība nav noteikusi, līdz cik bērniem šī mazā skola var patstāvēt. Nav jau noslēpums, ka tai skolai vajadzīgs būt līdz 6. klasē tuvu bērnu dzīves vietai. Mums jau reizēm, kas pilsētā dzīvo, iedomājas, ka tas ir ļoti vienkārši iekāpt tramvajā, trolejbusā, jeb autobusā, un tu esi skolā. Bet jāsaka ir, kad mazā lauka skolā bērns ceļās augšā 6, iet kādas 3-4 kilometrus līdz vietai, kur viņas piebrauc autobusu, tad brauc uz skolu un pavada reizēm šai autobusā 2-3 stundas un vairāk. Tas iet kopā arī ar reģionālo attīstību un arī ar demogrāfijas jautājumiem, diemžēl ne tikai vienīgi ar izglītību. Kerkungs, vai jūs vēlētos Ingrīdas Circenes palikšanu amatā, turpināšanu savu darbu? Tas ir labs jautājums. Lielā mērā ministra darba kvalitāte ir atkarīga no tā, ko no viņa sagaida no vienas puses sabiedrība, no otras puses valdības vadītājs. Ņemot vērā to, kāda šobrīd ir Straujums kundzes attieksme pret veselības jomu, proti viņa to nav minējusi starp prioritātēm. Ministra portfels tiek mētāts tā kā karsts kartupelis starp politiskajām partijām. Es teiktu, ka jebkurš, kurš atrastos veselības ministra postenī, vai tā būtu Circenes kundze, vai kāds cits būtu ļoti grūtā un sarežģītā situācijā. Circenes kundze varētu būt tā, kas tiek galā ar šo nozari arī turpmāk? Circenes kundzei ir jāizvēlās starp profesionalitāti un partijisko paklausību. Un no tā ir atkarīgs, vai viņi spēs tikt galā ar saviem uzdevumiem, vai tomēr ne. Līdz šim viņi ir mēģinājusi lavierēt, nevienmēr tas ir veiksmīgi izdevies, tas sevišķi
pēdējo mēnešu laikā, bet viss ir viņas pašas rokās. Kamēr vēl nav zināms, kurš ieņems arī nākamo ministra amatu, Krastīņkungs vai Vjačeslavs Dombrovskis varētu turpināt iesākto kursu un varētu sasniegt kādu no jūsu izvirzītajiem mērķiem? Es domāju, ka Vjačeslavs Dombrovskis var to izdarīt. Ja? Teiksim, Viņš to ir apliecinājis? Nu, daļēji, jā, kaut vai tagad, teiksim, ņemot vērā runājot arī par augstskolām, ja, par augstskolu apvienošanu, ja, kas, praktiski jau nāca no Ķīļa laikiem, ka vajadzīgs augstskolas apvienot. Es domāju, ka arī par vidusskolu optimizāciju iet runa jau, ja. Vienīgais ir, kā jau es teicu, mazās lauku skolas, kas ir kā jau Kerkungs saka par ministriem karsts kartupels, tāpat arī šis ir tāds karsts kartupels, kur ir diezgan grūti atrisināt, bet tas ir risināms. Ir divi varianti. Vai nu paliek vecais, es atvainojos, Dombrovska kungs, ja? Vai nu nāk cilvēks, kas patiešām zina šo drēbi un ļoti labi apzinās, kas ir augsta izglītība un kā viņas risināt. Druvieta tāda varētu būt? Druvieta tāda varētu būt, jo man ir pieredze tad, kad Druvieta bija Kalvīša laikā. Tad mēs ļoti labi noslēdzam darba algas paaugstināšanas grafiku, kas pildījās līdz krīzes laikam. Tas jāsaka, bija ļoti tāds pozitīvs piemērs, kur es varētu pateikt par Druvietu. Un, ja runā par Druvietu, ja, viņi šo drēbi ļoti labi pazīst, kā Saeimas izglītības un kultūras komisijas priekšsēdētāji, kur skata visas šīs problēmas, kas ir izglītībā. Un šīs komisijas sēdes notiek katru nedēļu un labā kvalitātē, kur arī aicina mūsu sadarbības partneris. Kerkungs, par Ingrīdu Circeni runājot, jūs sakāt, ka viņa naudas trūkumu nozarē mēģina aizstāt ar iluzoru reformu īstenošanu. Kas ar to ir domāts? Iluzors reformas? Vispirms jau tas ir tas minētais jaunais veselības aprūpes finansēšanas likums, kurš finansiāli nekādā veidā neuzlabos situāciju veselības aprūpē. Pat tas minimums, kas tur bija ielikts, pienātē 4,5% no iekšzemes koprodukta, jau valdības sēdē ir svītrot, lai cilvēki nelolo šī ziņā liekas ilūzijas. Un nevajag teikt, ka mēs mēģinam ieviest to pašu, ko ir ieviesuši daudzas Eiropas valstis, ko Igaunija un Lietuva. Viņi ir ieviesuši minēto sistēmu tādā veidā, ka patiešām iezīmētā nodokļa daļa pilnībā nosedz veselības aprūpes finansējumu, vismaz 5% no IKP apmērā, tā kā tas ir Igaunijā. Latvijai nekas tam līdzīgs gatavots netiek, tāpēc tās ir ilūzijas. Vēl divas lietas, kas gatavojās, ir diagnozēm radniecīgu grupu sistēmas ieviešana, bet es varbūt tagad dziļāk diskusijā par to negribētu runāt, jo tad man ir jāsaka vēl daudz kas cits, bet laiks ir ierobežots šobrīd. Bet kā jūs redzat turpmāk sadarbību ar iespējams Ingrīdu Circeni, ja viņa paliek amatā, ja jūs neredzat nekādā veidā šo jautājumu tādu sekmīgu risināšanu? Es gribētu teikt, ka sadarbības iespējas ir un labi to parāda mūsu sadarbība ar veselības ministriju laikā, kad tika veidots šī gada budžets pagājušā gada nogalē, proti. Mēs kopīgi vienojamies par to, ka valdībai ir jāiesniedz motivētu pieprasījumu tomēr izpildīt valdības rīcības plānā solīto, proti jau šogad 4,5% no IKP veselības nozarei. Un mēs kopīgi ar ministriju sastādījām motivētu pieprasījumu, paredzot, kur naudu būtu jātērē, pacientu iemaksas samazināšanai, rindu saīsināšanai, arī darba samaksas paaugstināšanai mediķiem, jo bez viņiem nebūs nozars. Un arī parādījām, no kurienes šo naudu varētu ņemt tikai vienu iespējamu avotu, bet nevienīgo. Un vēstuli tika nosūtīta ministra prezidentam un finanšu ministram. Atbildi bija noraidoši, un tik tālu ir labā sadarbība. Sliktā sadarbība parādās tajā brīdī, kad ministrs kundze aiziet uz Saeimas sociālo un darba lietu komisiju runāt par budžeta projektu, un uz komisijas jautājumu, vai tad nevajag vairāk naudas, kā ir valdība paredzējusi, proti 2,9% no iekšzemes koprodukta, 4,5% vietā. Tanī brīdī ministrs saka, nē, vairāk tā kā varbūt vajadzētu, nē, bet tomēr nevajag, jo valdībai nav naudas. Kas par muļķībām? Nauda ir, jautājums ir par to, kā viņi tiek sadalīti, kādas ir prioritātes, un te parādās šī nevajadzīgā politiskā paklasība, kas būtībā šauj kājā gan ministrē, gan visai nozarē. Tas, kā jūs teicāt, ka ministri vēlas lavierēt, bet šajā konkrētajā gadījumā, acīm redzot, tas nebija tas. Krastīņkungs, kāda ir izglītības nozares, arotbiedrības nozares
prasība tieši varbūt finansējuma ziņā? Kas būtu tā summa, kas būtu nepieciešama? Un kam tad būtu prioritāte? Ziniet, mēs summas neesam nosaukuši. Mūsu prasības ir 10% paaugstināt finansējumu izglītībai un zinātnei katru gadu. Par zinātni es gribētu... Par pedagoģu algām jūs cīnījāties daudz par pedagoģu darba algām tas ietilpst arī tā iekšā, jo mēs gribam šo te darba algas paaugstināšanas grafiku. Ja tas nenotiek, tad? Ja nenotiek, tad mēs sāksim domāt, ko jau mēs visu laiku esam teikuši. Bet jūs esat veikuši daudz dažādas protesta akcijas, pat dažādās formās. Tomēr vai uzskatāt, ka tas ir bijis efektīvs veids, kā panākt? Tad man jautājums ir, ko vēl darīt? Mēs jautājam jums, ko vēl darīt? Es zinu, ka šī gadījumā beidzamais, kas ir, tas ir streiks. Bet streiks tas nav tā labākā metoda, lai kaut ko izcīnītu. Labākā metoda patiešām ir šis sociālais dialogs un pārliecināt un saprast, lai tie, kas ir pie varas, apzinātos, ka tomēr ir izglītība viena no galvenajām prioritātēm. Tāpat kā Kerkungam medicīna, kas mums katram cilvēkam ir nepieciešama. Protesta akcijas vai rīcība, ja jūsu prasības netiek piepildītas? Atšķirībā no skolotājiem mēs pat teorētiski nevaram streikot pēc būtības. Mēs nevaram aizslēgt neatliekamās palīdzības slimnīcu uz kādām dienām, 3. Ko jūs varat? Mēs varam pirmkārt informēt sabiedrību par to, kāda ir problēma patiesie cēloņi, jo par to, ka problēmas medicīnā ir, zina visi, cilvēki ir ļoti neapmierināti. Jautājums, kāpēc viņas ir radušās? Tas ir cilvēkiem jāskaidro, jāparāda, jo informēts cilvēks spēj pieņemt pareizu lēmumu. Un lēmumu būs jāpieņem jau drīz būs Saeimas vēlēšanas, un tad arī paskatīsimies, kura no politiskajām partijām uzskata veselības aprūpi par prioritāti, kura reāli kaut ko dara, lai viņa kļūtu par prioritāti. Un tad arī cilvēki varēs izpausties. Valdības darbu, protams, arī lielā mērā nosaka valdības vadītājs šobrīd. Kandidāti ir Laimdots Strauji, mēs jau pieminējām viņas noteiktās prioritātes. Vai jūs saredzat, ka viņas noteiktā prioritāšu darba sarakstā būtu iespējams kādu no uzsāktiem jūsu kursiem pavirzīt veiksmīgākā veidā, varbūt nekā tas ir bijis viņas vadībā tieši, ja valdība ir viņas vadībā? Es gribētu sacīt šī gadījumā tā. Tas varbūt skanēs mazliet provokatīvi, bet lai notiek. Straujums kundze ir deklarējusi, ka viena no viņas prioritātēm ir nevienlīdzības mazināšana. Latvijā šobrīd, salīdzinot ar tām Eiropas valstīm, kas atvēl veselības aprūpē pienācīgu finansējumu, ir ļoti augsta mirstība. Protams, visi mirušie ir vienlīdzīgi, bet es ceru, ka šī nav tā metode, ko Straujums kundze vēlētos lietot nevienlīdzības mazināšanai. Tāpēc es tomēr aicinu viņu pievērsties cilvēka dzīvības un veselības uzlabošanai Latvijā. Tātad šo nevienlīdzības skatu pagriezt drīzāk uz to, cik laba veselības aprūpe var saņemt tik viens un kā strādā ārsts. Pilnīgi taisnība. Astiņkungs, kā jūs vērtējat Laimdots Straujums noteikto prioritāšu sarakstu un kur jūs redzat varbūt viņas pienesumu tieši izglītības jautājumu risināšanā? Ja mēs runājam pašlaik par Straujums kundzi, es pašlaik nevarētu pateikt neko, jo es neredzu valdības deklarāciju. Ja es redzēšu valdības deklarāciju un kas tur būs ierakstīts iekšā, tad mēs varētu apmēram spriest par to, ko viņš šeit 10 mēnešos būs spējīgi izdarīt. Lai gan 10 mēneši, man maz ticības ir, ka daudz ko varēs izdarīt. Bet, cerība mirst beidzamā, tāpēc līdz ar to mēs ceram, ka varbūt mums izdosies vismaz normāli darba algas paaugstināšanas grafiku. Bet uz ko var cerēt, ja valdība faktiski ar nelielām niansēm paliek tādā pašā sastāvā? Tās prasības jau arī vecai valdībai tika izvirzītas. Es jums pateikšu ļoti vienkārši tādu kuriozu. Mēs uzrakstījām savas prasības, aizsūtījām 11. novembrī premjerministram, izglītības ministram un Āboltiņas kundzei. No premjera atnāca atbildi, kad šo te atbildi jāgatavo izglītības ministrijai saskaņojot ar finanšu ministriju. Līdz šim
nav atbildes no Izglītības un zinātnes ministrija. Tātad... Ir pārvaldes likums, mēneša laikā jāatbild. Bet tātad laikā līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām vismaz vienu darbu jūs uzlikt kā prioritāti būtu šis algu grafiks, algu saraksts, kurš būtu, par kuru būtu jāvienojās ar to ministru, kurš būs līdz vēlēšanām. Šī gadījumā jāsaka, tās būs 4 prioritātes, ko es jau teicu no paša sākuma, bet mēs vairāk arī skatāmies uz to, ka tomēr darba algas paaugstināšanas grafiks būtu viena no galvenajām prioritātēm. Bet tas, ka valdībā tomēr ir tādas nelielas izmaiņas parādās Zaļo un Zemnieku savienību, tas varētu kaut ko mainīt? Teorētiski, jā. Tās tomēr konkrētajā gadījumā ir svaigas asins, svaigas domas. Līdz ar to arī zināmas cerības. Uz ko tās pamatojas tieši? Uz to, ka tomēr pievienojās koalīcijai jauns sadarbības partneris, kuram var būt savs redzējums uz to, kā būtu jāvirz valdības darbs, bet cik lielā mērā tas atspoguļosies tieši veselības aprūpas jautājumu uzlabošanā, man šobrīd ir grūti teikt, nav mums nekādu konkrētu signālu. Krastīņkungs, kā jūs domājat, ko varētu mainīt Zaļo Zemnieku savienības pienākšana valdībā, ja tas tā notiks? Ja es skatos uz Zaļiem zemniekiem, pietiekoši daudz bijuši ministri un arī sadarbība bijuši. Un ar Brigmaņu kungu arī mums ir normāli bijis savā laikā slēgts arī vienošanās ar viņu partiju, citas partijas praktiski neslēdz. Ja? Šeit es gribētu varbūt pateikt savādāk. Mums nozarei izdevīgāk ir tad, ja ministrs ir no valdošās partijas. Jo valdošā partija vienmēr kaut kādā veidā cenšas vairāk iedot saviem ministriem nekā citiem ministriem. Es gan nezinu, kā Kerkungam ir. Ja? Jā, veselības ministri bijis no valdošās partijas. Jā, un rezultāts, diemžēl, nekāds. Paldies! Paldies abiem sarunbiedriem. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Jānis Krastīņš un arī Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības vadītājs Valdis Kēris bija mūsu šī rīta sarunbiedri. Jā, paldies par sarunu. Mēs turpinām 900 sekundes un vēl ziņas no Ukrainas.